Atšķirībā no pirmajiem diviem turnīriem augstākajā divīzijā 1999. gadā Norvēģijā Latvijas izlases rezultatīvāko spēlētāju sarakstā parādījās pavisam citi uzvārdi, tomēr komandas kodols joprojām balstījās uz pārbaudītām vērtībām Rīgas Dinamo skolu izgājušajiem veterāniem. Kā vēlāk izrādīsies, šis fórums kļuva par pēdējo cēlienu valsts vienībā gan pirmo divu čempionātu rezultatīvākajam spēlētājiem Oļegam Znarokam, gan uz vairākiem gadiem galvenajam trenerim Leonīdam Beresņevam. Uz komandu tiltiņa Beresņevam palīdzēja pieredzējušais Evalds Grabovskis. Viņa hokeja CV savā ziņā bija raibi intriģējošs. 80. gadu sākumā viņš vadīja Bulgārijas izlasi C grupā, bet 90. gados strādāja ar Polijas valsts vienību un klubu, gūstot pieredzi arī Vācijas un Šveices hokeja sistēmās, taču Grabovska saknes meklējamas jau 70. gadu Rīgas Dinamo zelta laikos, kur viņš slīpēja prasmes gan kā asistents, gan vēlāk kā galvenais treneris. Pēc gada pauzes treneru štābā konsultanta lomā bija atgriezies arī leģendārais Vladimirs Jurzīnovs. Laba ziņa Latvijas hokeja līdzjutējiem bija divu Nacionālās hokeja līgas spēlētāju pievienošanās izlasei. Sastāvam gatavi bija palīdzēt Artūrs Irbe un Sergejs Žoltoks. Tāpat ierindā atgriezās Eiropā spēlējošais, neapšaubāmi talantīgais uzbrucējs Vjačeslavs Panduļš, kurš šajā fórumā sevi apliecinās visaugstākajā līmenī. Īpašs stāsts šajā pavasarī bija par Artūru Irbi. 98. 99. gada sezonā nonācis Karolīnas Hurricanes organizācijā. Viņš burtiski piedzīvoja savu otro jaunību, paceļot spēli jaunos augstumos. Mūris regulārajā čempionātā laukumā devās 62 mačos, atstājot kanādietim Trevoram Kidam vien epizodisku lomu vārtos. Pateicoties šim tandēmam, Hurricanes aizsardzība bija starp 10 labākajām līgā, 202 ielaistas ripas, tolaik 27 komandu konkurencē bija dalīts 9. un 10. labākais rādītājs kopā ar spēcīgo Detroitas Red Wings. Irbes individuālā statistika tajā gadā bija satriecoša - 3643 nospēlētas minūtes un 1618 atvairīti metieni, kas bija 6. labākais rādītājs visā līgā. Ar 92,3% atvairīto metienu Artūrs ieņēma 4. vietu NHL, aiz muguras atstājot tādus vārdsargus kā Nikolaju Habibuļinu, leģendāro Patriku Ruvā un Edu Belforu. Tāpat ar 6 sausajām spēlēm viņš ierindojās sezonas labāko pieciniekā, kas attiecas uz Sergeju Žoltoku. Viņš uz pasaules spēcīgākās līgas kartes bija nomainījis Sotovu pret Monreālu. 70 regulārā čempionāta mačos Canadiens rindās Sergejs bija sakrājis 22 punktus, spēlējot vienā komandā ar vēl vienu Baltijas hokeja talantu, lietuvieti Daņu Zubrusu. Tikmēr savas pirmās divas spēles lielajā līgā Nashvillas Predators sastāvā bija aizvadījis dzelzvīrs Kārlis Krastiņš, kurš pamazām sāk iekarot savu vietu zem NHL saules. Pirms čempionāta sākuma komandas kapteinis Oļegs Znaroks federācijā izcīnīja nopietnus prēmiju nosacījumus. Plāns bija ambiciozs. Ja komanda iekļūtu pusfinālā, katrs spēlētājs saņemtu 15,000 ASV dolāru. Par vietu labāko astotniekā bija solīti 8,000, bet par vietas saglabāšanu elites divīzijā 5,000 dolāru. Ņemot vērā 27 gadu laikā 98,21% inflāciju, šodien šīs summas būtu jādubulto, taču ne visi bija sajūsmā par šādu kaulēšanos. Leģendārais Helmuts Balderis tolaik trāpīgi piezīmēja, ka vispirms jābūt spēlei un tikai tad naudai. Citādi tas viss sāk atgādināt tirgus placi, nevis hokeja spēli. Turnīra atklāšanas spēle pret Šveici, ko tolaik vēl uzskatīja par šķietami diezgan pašsaprotami apspēlējumu pretinieku, kļuva par pirmo augsto dušu. Vārtu drošība šajā mačā tika uzticēta Dānijā spēlējošajam Andrejam Zinkovam. Tieši šis faktors vēlāk raisīja daudz diskusiju, ja vārtos jau no pirmās dienas būtu stājies. Tobrīd perfektajā formā esošais Artūrs Irbe čempionāta gaita varēja iegrozīties pavisam citādi, kā mēļu aizkulisēs. Uzzinot par došanos laukumā, Zinkovu pārņēma tāds lampu drudzis, ka vārdsargs nervozi smēķējis starp komandas autobusiem. Nobālis kā decembra sniegs Ziemassvētku laikā
laikā par gaidāmo atbildību. Latvija šo spēli zaudēja ar 3-5. Mača izskaņā nervi neizturēja kapteinim. Znaroks izpelnījās 10 minūšu noraidījumu. Dodoties uz ģērbtuvēm, televīzijas kameru tūplānā pēc lūpu kustībām varēja skaidri nolasīt viņa viedokli par tiesnesi. Kapteinis strīpaino nodefinēja kā puisi kleitiņā, izmantojot vārdus, kas sākas ar skanīgajiem P un B burtiem. Tas bija emocionāls un nepatīkams sākums turnīram, kas solīja vēl vairākas hokeja drāmas. Turpinājumā čempionāta sākuma palēkās krāsas aizkrāso Artūra Irbes ierašanās mačā pret Franciju. Pret francūžiem Latvija izcīnīja uzvaru līdzjutējiem tīkamā vārtu birumā 8-5. Šī spēle kļuva par Aigara Ciprusa zvaigžņu stundu. Uzbrucējs nodemonstrēja lieliskas šī spēlētāja amplua kvalitātes, gūstot 3 vārtus. Latvija dominēja mača gaitā, ko apliecina arī metienu attiecība 40-23, bet pēdējā periodā pretinieks burtiski tika saplosīts ar 4-0. Lai gan Irbes parādīšanās vārtos deva komandai nepieciešamo impulsu, paša vārtsarga domas reizēm bija paralēli citur no hokeja laukuma. Artūrs bija saņēmis sēru vēsti par sava komandas biedra traģisko nāvi, kas atstāja nepatīkamu nospiedumu uz viņa emocionālo stāvokli. Nākamais pārbaudījums bija pret vienmēr spēcīgo hokeja lielvalsti Zviedriju. Pretī stājās meistarīgā 3 kroņu izlase – Markus Nesluns, Daniels Alfredsons, Niklas Sandstrēms, Mikls Nīlanders un tolaik vēl pavisam jaunie talantīgie brāļi Sedīni. Nonākot iedzinējos ar 1-4, Latvijas izlase nodemonstrēja vajadzīgo raksturu, sadeldējot starpību līdz 3-4, lai gan pēdējā trešdaļā mēs uzvarējām ar 2-1. Panākt izlīdzinājumu neizdevās. Zviedri mūs pārmētāja ar 29-19, taču par mača labāko spēlētāju atzina Artūru Irbi. Pēc šīs spēles sekoja svarīga cīņa pret Austriju, taču šoreiz bez mūsu pirmā numura dalības vārtos. Artūrs devās uz Ziemeļameriku, lai piedalītos bērēs un gudinātu savu bojā gājušo komandas biedru, savulaik arī ilgadējo Detroitas Red Wings aizsargu un pasaules čempionu Stīvu Čeisonu. Latvijas izlases vārtu drošība tika uzticēta Somijā spēlējošajam Jurim Klodānam. Diemžēl neveiksmīgs spēles sākums un pirmajā periodā ielaistie 4 vārti 1-4 ielika dzelžainus pamatus kopējam zaudējumam ar 2-5. Lai gan Latvija pārspēja austriešus metienu attiecībā 32-28, ar to bija par maz. Par labāko mūsu rindās atzina Raumas Luko uzbrucēju Aigaru Ciprusu, kurš turpināja savu rezultatīvo sēriju, taču komandai kopumā tas bija smags trieciens. Austrijas spēles laikā uzvirmoja kaislības ne tikai laukumā, bet arī uz rezervistu soliņa. Izcēlās sastrīds starp Latvijas hokeja leģendu Helmutu Balderi un talantīgo uzbrucēju Sergeju Žoltoku. Analizējot spēles ritmu, Balderis ievēroja, ka Žoltoks nepietiekami velta uzmanību aizsardzībai, dežūrējot viduszonā ar mērķi aizskriet nullē pret vārtsargu. Balderis, kurš pats laukumā vienmēr prasīja maksimumu, spēlētājiem saprotami aizrādīja, ka hokejs ir jāspēlē abos laukuma galos. Kad es viņam saku, ka jāstrādā arī aizsardzībā, mani pasūtīja. Saprotu, ka spēles karstumā visādi gadās, bet kas viņš ir Monreālā? Šestjorka. Tur viņš skrien un raujas ar melnu muti, bet izlasē, noregulējot situāciju, Latvijas hokeisti izgājuši sakrātās dusmas pret norvēģiem, uzvarot spēli ar graujošu 7-1. Ar 2 vārtu gūmiem izcēlās Sergejs Žoltoks un Slava Fanduļš. Latvija dominēja visos elementos, pirmo un pēdējo periodu uzvarot ar 3-0. Metienu attiecība 28-21 tikai daļēji atspoguļoja pārsvaru, un tieši Sergejs Žoltoks tika atzīts par mača labāko spēlētāju. Visbeidzot, vitāli svarīgā spēlē pret Baltkrieviju tika piedzīvot zaudējums ar 1-2, lai gan metienu ziņā dominējām ar 27-13. Vienīgos vārtus Latvijas labā guva Aigars Ciprus. Noslēdzot turnīru, Latvijas rezultatīvāko spēlētāju galvgalī ierindojās Ciprus ar
6 punktiem 5+1, viņam sekoja Fanduļš 3+3 un veterāns Aleksandrs Beļļauskis 2+4. Somijā spēlējošajam Ciprusam šis bija izcils čempis. Viņš uzrādīja fenomenālu metienu efektivitāti 55,56%, gūstot 5 vārtus tikai ar 9 metieniem. Savukārt piruetas meistars Beļļauskis izpelnījās labāko liederības koeficientu komandā, lai gan Ciprus neiekļuva rezultatīvāko top 10. Gūto vārtu ziņā viņš bija elites sabiedrībā, blakus tādām zvaigznēm kā Aleksejs Jašins, Markus Nesluns, Marians Hossa un Zigmunds Palfijs. Atminoties 99. gada pavasari un spēlētāju intervijas, kas sniegtas dažādos laika posmos, kļūst skaidrs, toreiz Norvēģijā valdīja pamatīgs bardaks. Pēc čempionāta vairāki hokejisti atklāti atzina, ka šādā atmosfērā vairs nevēlas pārstāvēt valsts vienību. Galvenā problēma bija neskaidrība par vadības lomām. Nebija viennozīmīgi saprotams, kurš īsti stūrē Latvijas hokeja izlases procesus. Galvenais treneris Leonīds Beresņevs vai komandas autoritāte un kapteinis Oļegs Znaroks. Šī divvaldība un iekšējā rīvēšanās apvienojumā ar nesaskaņām starp treneru korpusu un spēlētājiem radīja plaisas, ko nevarēja aizlāpīt pat individuālā meistarība. Ar vidējo svaru 87,35 kg un vidējo vecumu Latvijas valstsvienība togad bija otra pieredzējušākā komanda visā čempionātā. Norvēģijas ledushallēs kļuva skaidrs, ka viena ēra neizbēgami tuvojas beigām. Gaisā jau virmoja zīmīgas pārmaiņas, kas pavisam drīz mainīs Latvijas hokeja seju.